Te ir mana vieta. Numur 41. Te mēs sēžam, skatāmies video, te mums arī sapulces ir, un pats galvenais te mēs analizējam tabuliņas, kurā vietā mēs esam. Un kas mums jādara, lai tur noturētos tajā astotniekā. Nu, redz, mēs jau esam pakāpušies uz 7. vietu. Bet no rīta ar Dinamo ir ļoti svarīga spēle, jo mums te visi tie konkurenti ir tepatās blakā. Pie laba rītdienas rezultātu mēs pat varam būt 5. jau savā divīzijā. Es domāju, ka tas priekš tādas komandas kā Jūgura tas nav nemaz slikti. Reko, es vedu līdzi. Čau, Veģi. Čau, Breņ. Es jau skatos, tad mēs kā reiz par tevi runājām. Par mani? No jā, vai? Čau, Paldies. Nē, es vienkārši skatos izkraudu. Ir, mēs ar Ļoļiku šodien jau izjaucām. Ar ko cenāsiet man? Ar garšīgu kaut ko Latvijas? Čau, maz draugs. Просто с теми значка? Знаешь, как я соскучился по знакомым лицам? Ты мне привез какую-нибудь крышечку? Крышечку kaut kādu no aizsustāriem? Нет. Ну, вот это я хотел. А ты позвонил? Я забыл. А вот извини. Не, знаешь что? Я не думал, что вы в Москву едете. Мне почему-то казалось, что вы к нам сразу едете. Kur ir korķīši, Feģi? Zvaigžņu spēlēšu tās izustāju pudelēs pie jūrā. Jā, vecīgi. Būtu kaut vai ieminējies. Tur ir tā, ka, nu kā, mums tikai 6 šitie vai ne ir pagājuši. Nu, labi. Es iztikšu. Domā. Es iztikšu. Kā tev dzīvīt arī? Labi. Kā jau ziemeļos, lēni viss. Nav ko darīt, viss garlaicīgi. Mega lēni. Tagad ir 8 pēc vietējā laika. Rīgā kāds 4 stundas droši vien apakaļ vai kaut kā tā. Vakar spēle beidzās pēc Maskavas laika, laikam bija kaut kur ap 11. Pēc tam mēs braucām uz lidostu, lidojām un šeit mēs bijām kaut kur ap 5. Hanti manis izskā. Kaut kur ap 5 no rīta, jā, gulēt aizgāja pirms kaut kādiem 7. Pēc tam piecēlāmies kaut kur ap 2, 3. Gājām 4 uz pusdienām, atkal 2 stundas pagulējām un braucām uz treniņu kārtējo. Tāds nogurums vairs nav, bet vairāk ir tas, ka, ārā tumšs, bet mēs esam tā kā uz rīta treniņu. Droši vien līdz kādiem 3 noteikti nevarēs aizmigt, varbūt kāds paņems no ārsta miegzāli vai kaut ko tādu, bet ap 3 visi ies gulēt, mums nav rīta treniņš uz skatka. Parasti šajos tālajos braucienos mēģina kaut kā to visu apvienot treniņu pirms tam, lai sanāk tā, ka tu uz spēli jau vizēji gatavs. Chances are there every day, every night. Chances are out there. It just depends. We lost the game and I see what we need to work. I already make the plan how we do that. So everything is fresh in my mind. My thinking goes right away for the next, how we're going to solve this problem. Yesterday's game was 150% my fault, so I'm trying to play my way out of it here. Nobody is harder on me than myself, and I take it very personally when I don't play well, and I take it very personally when I lose a game for my team, and that's what happened yesterday. That's like the center, but that's my foot. Viņam nepatīk zaudēt 2 games pēc kārtas. Protams, viņš bišķiņ, manuprāt, pat daudz emocionāli visu to saņem savu. Tad es gribu viņu tikai tā nomierināt, lai viņš to zina, ko viņš dara, un viņš zina, ko viņš dara. Viņš vajag tad bišķiņ atpakaļ, atgriez atpakaļ. I don't accept it. So I'll be the last person on the ice today for sure. Man viņš tā sezona ir labāka nekā pagājušā sezona. Kaut vai,
statistika kaut vai ir labāka pat kā pagājušajā, ja tīri ņem uz papīra, bet Birjukovs spēlē tik labi, ka, reāli man ir grūti dotajā brīdī ar viņu cīnīties, un var just arī to, ka trenerim ir vairāk pret viņu simpātijas, un treneris viņam vairāk uzticās, un tā arī ir tas viedoklis, ka, es nespēlēju tik daudz, bet rokas sist pret galdu un teikt, kāpēc es nespēlēju, lieciet man vārtos, tas arī būtu muļķīgi, jo objektīvi skatoties, Birjukovs tomēr spēlēja nedaudz labāk par mani. Normāls, viss sašāva. Lačis gunā. Grīšiņ! Labi, Miķel, labi, atvēs. Labi, atšansē, baigi labi, čak. Viss, kas vajag. Palaid. Pa mūli ievēl. Tie cīmļi, bet es sūdi vienkārši. Bet man jau no augšas iesiet, bet vispār neko viņš nenosaka. Cauri. Viņiem caur šitajiem. Tas lācām? Ja šitā turpināsies, lats beigsies. Tas. Nē, Tas sitiem. Vēl šitā pienāk, zin kā. Kas tad tā? Bļāviet! Nā! Davai! Laiž vaļā, bišķi? Jā, atlaid. Kāpēc atlaid tieši? Vajag labi. Tieši atlaid. Jānka vienkārši ūgu maizi iedeva. Izlasīja rozīnu no maizes izlasīja ārā. Labi, veči! Labi, Māri. Labi, soči. Davai, Māri. Labi, Andrām, to lejam iedot rokas. Šodien labi spēlēja čaļi. Šodien baigi visi tā kā, baigi centās visi. Es tiesam saku, tu pēc tam pasties video. Saka, es paskaties. Tad paskaties. Jāņķis! Tur kaut kāda palīdz. Redz kameru. Nebļauj. Tas bija pirms Jugras, iepriekšējā vakarā. Man atnāca izziņa un es uzzināju, kad ir piedzimis Krišs, mūsu otrais dēls. To nevar aprakstīt, tas ir, varētu teikt, tāds pats, kā kad ir kaut kāda spēle uzvarēt, teiksim, kas ir izvilkta. Bija tāda mums spēle Olimpiskā atlases ciklā Rīgā sporta pilī. Un tas saviņojums ir tik liels, tādu prieku, pārņēma tādu nereālu sajūtu un ir, un zinu, kad, teiksim, protams, gribās reiz redzēt un tā atsūtīja bildes, bet tas nav tās, gribās rokās paņemt. Tanī brīdī, nejūt vispār, ka tā spēle, viņi iet viegli, padodās laiks arī tā ātri, viss sanāk un vienkārši super tanī brīdī. Picas daudz baigi nevar apēst, jo kaut kā pēc spēles nav tā ēst, pēc tam vēlāk gribās ēst. Pēc lidmašīnas mēs kādreiz pat naktī atbraucam naktī, tad tik un tā pasūtam viesnīcā. Tad pasūt kaut kādu ēdienu, tad ilgi jāgaida, jo principā visu komandu zvana un tur aizņemts ir. Mūsu nākošais lidojuma gala mērķis ir Omska. Līdz Omskā mēs lidosim 1 stundu un 15 minūtes. Laikam Miklītim vakar slīdus cietas spēlē, šodien aizmirsām uzasināt. Un treniņā Miķelim ir problēmas. Droši vien, tāpēc uzasināsim rezervas slīdus. Vakar Miķelis ciet ir pa rokām, ir pa seju, ir pa slidām. Katram ir savu gropīti. Tur neesmu.
viņš saka, tas ir nosabals šitā. Jā. Šitāds mašs truntiņš liekas, tas nav nekas, bet tas traucēs lidot. Tas nākošais astronauts jābūt laukā. Un šausmīgi vārds ar treneris gribēja šodien stāvēt vērtot. Mēs te bijām pretī tam visam. Jo viņš jau grib atcerēties jaunību. Информация по саморазвитию и оздоровлению линейки, сантехники по философии и йоге, товары для здоровья, украшения, техническая одежда, музыкальные инструменты, скидки до 15%. Дисконтная карта. Подарок. Сатори. Товары Востока. Tas ir darbs, kas mums patīk. Un tas kolektīvs, tā atmosfēra, tas jau visu dod to, varbūt teikt, to patīkas brīdi, un kad tu zini, kad atnāk pēc tās spēles, kad pat vakar mēs vinnējām, visi ir priecīgi, un tā visu kārtīgi nospēlējām. Трудно сейчас, что-то у нас идет. То есть как постепенно будем решать там плей-офф, потом будем смотреть, как то есть должно сложиться все, чтобы добиться чего-то хорошего результата. То есть пока рано говорить об этом. Тихо, мы перекричали их. Labi, Jēs! Labi, Jēs, ka vienkārši apēd. Labi, Jēs! Vienkārši. Kaut kāds sākās, nervos spēle sākās. Es domāju, tā ir viena no retajām spēlēm, ko mēs esam nospēlējuši visas 60 minūtes, un tā īstenībā es nokopēšu. Ļoti daudz spēles šogad ir bijuši tāds, ka vienā periodā mēs bišķiņ palaižamies, izgāžamies, un spēle uzreiz savādāk. Jo, cik razīt! Давай, Семин, козёлки! Ну и... Я! Labi, Gunār! Labi, Krišiņ, Maločik, čaļi! Labi! Labi, Arvi! Labi, Mārčiņš uzmet. Miķeli! Te, pa īkšķašu liebildu? Nē, es gāju uz vārtiem. Ko tu tik darīji? Viens nūja! Labi! Buki, labi! Bukiem, kad es kāju izrādu no ārā. Ko, baigi labi. Vinējām 3-1. Domāju, tas uzreiz ir izdevsies spēle. 3 punktiem. Jā! Mārčā! Tev vēl laukā!
čaļ! Labi! Mums tāda ir patiešām pavisam maz palīdz, lai mēs jau nodrošinātu savu vietu play-offos un pat uz 7. vietu varētu skatīties ar diezgan tādu reālu skatienu. The whole season is one process, and we are coming end of the season, regular season, and trying to get ready to be in a good shape when we go to the playoffs. So everything's focusing and concentrate to the next day and what's going to be happen after that. It's not just that was the good game and we move on. Spēļu braucienu nākošais gala mērķis ir Magnitogorska. Štāda standarta tiesnīca. Jās, lai internets ir. Jā. Tikai žēl, kad viss piestāvēs. Un lai var panākt pasūtīt klapu sendviču, kad atbrauc. Kas bija pirmais? Pirmais. Jā, iziet ārā. Uj, Juhaidi, jūti? Metāli. Tas ir vējš no fabrikas, jā? Nāk vējš, tieši ienāca vējš no fabrikas. Metāli smaka. Es uzskatu kalnu priekšā. Kas ir priekšā? Kalnu. Tas arī. Jā, bet tā ir uzmanīgi. Jā, bet tas arī uzmanīgi. Bet šitā trašā? Jā. Op. Viņi pastaigājies. Koš vēsiņš. O, zvan. O, kas šeit diena? Sestdien. Sestdien. Ap 4 naktī gulēt šeit. Tas kaut kādiem 12 blakti pēc Latvijas laika ceļamies vieros. Vai 3? Vienos vai 3. Un tad jau... Tad ēdam vienu maz cuciņu. Tad mēs ēdam, jā. Otru, tad mēs vakariņas te paēdam, tad vēl